Sveiki, es jums parādīšu vēl vienu pavisam elementāru kāršu triku. Tātad es jums iedodu kārtas, un es jums lieku lūk šādu. Jūs varat ņemt pa vairākām, varat ņemt no vidus. Tam nav lielas nozīmes. Tad jums ir vēl viens uzdevums. Izlikt kārtas lūk šādi pa vienai. Un tikmēr es varu samaisīt lūk šīs te kārtas. Tagad apskatīsimies, kas jums šeit ir pa kārtīm. Viens dūzis, otrs dūzis. Diezgan labi. Tagad šīs te kārtas mēs varam ņemt un ielikt šīs kravas vidū. Tagad jums ir uzdevums teikt stop, jebkurā brīdī, kurā vēlaties. Pieņemsim, ka jūs pasakat stop tagad. Mēs paņemam, ieliekam šo dūzi, uzliekam pārējo kaulis. Tagad jums atkal ir jāsaka stop, jebkurā brīdī. Pieņemsim, ka jūs to pasakat tagad. Mēs uzliekam arī šo kārtu šeit un uzliekam pārējās virsū. Ar vienu knipu sitienu dūži atradīs savus otrās pusītes, savus pārus. Melnais dūzis atradīs melno un sarkanais sarkano. Tātad skatāmies. Lūk, ir melnais dūzis, un kas viņam ir blakus? Vēl viens melnais dūzis. Skatāmies tālāk. Lūk, ir sarkanais dūzis, un kas viņam blakus? Vēl viens sarkanais dūzis. Paldies! Tātad es jums parādīšu triku, ko nu pat veicu. Jums būs vajadzīgi 4 dūži. Mēs paņemam melno un sarkano dūzi un noliekam lūk šādi apakšā. Tad mēs paņemam šos dūžus un uzliekam augšā. Tagad mēs ņemam, iedodam kārtas tam, kam jūs rādat triku un sakiet, lai viņš skaita. Cik kārtas vien grib. Tad, kad viņš ir ticis garām pirmajām 2 kārtīm, kas ir dūži nolikt jau ir lejā, tad pasakiet, ka viņš var ņemt kārtas arī no vidus un pa vairākām. Tad jūs viņam liekat izslikt kārtas 2 šķupiņās. Un līdz ar to tie apakšējie dūži uznāk augšā. Bet tikmēr jums svarīgi ir samaisīt kārtas lūk šādu. Tātad apakšā ir 2 dūži, jums jādabū viens ir augšā. Un jūs maisīsiet lūk šādu. Jūs piespiedīsiet šo dūzi ar pirkstiem un pavilksiet viņu uz leju. Lūk šādu. Tikai to pēdējo kārtu, tikai to vienu tumšo dūzi. Šajā gadījumā tas ir pīķa dūzes, parādīšu jums vēlreiz. Lūk šādi. Ja? Un pārējās jūs liekat tā uzmanīgi no augšas. Jo jūs negribat pazaudēt to apakšējo dūzi. Tad, kad paliek tas pēdējais apakšējais dūzis, viņu uzliekat augšā. Tātad parādīšu vēlreiz un ātrāk. Šādi. Paņemam, novelkam. Un šādi. Tagad ir augšā viens dūzis un apakšā. Tagad mēs paņemam šīs te atlikušās kārtas. Neliekam savus kavus vidū, obligāti vidū, nevis augšā vai apakšā, jo mēs negribam pazaudēt ne augšējo, ne apakšējo dūzi. Tātad tagad mēs sakam, ka lai saka stop, jebkurā vietā. Pieņemsim pasaka stop šeit. Mēs uzliekam melno dūzi lūk šeit un šo dūzi lūk šeit. Un tagad mums apakšā ir šī kārts. Mēs ņemam tāpat kā iepriekš, šādi, un liekam teikt stop, un pieņemsim pasaku stop šeit. Mēs uzliekam šo kārti, un pa virs uzliekam šo te. Tad mēs uzsitam knipi, un it kā atrod dūzi, un re, kur šeit ir melnais, blakus viņam ir vēl viens melnais,
Šeit ir sarkanais un blakus viņam vēl viens sarkanais. Paldies, ceru, ka patika.